Hello, aloha, tā esmu es šeit, Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. 31. decembrī, tātad pēdējais 2014. gada ieraksts, un šis gads ir pagājis tik ļoti ātri. Es ceru atgriezties nākošajā gadā pie tiešajiem ierakstiem. Varbūt ne katru nedēļu, bet katru otro nedēļu, bet tā, ka būtu tiešais ieraksts. Es teikšu, kā ir, tie man patikās vislabāk. Vēl katrā dzīves posmā, katrā gadā, katrā laikā, ko mēs darām, kaut kas cits šķiet svarīgāks vai labāks veids, kā darīt to vai šo, šis laiks, šis gada laiks, ap Ziemassvētkiem un jauno gadu, parasti arī kaut kā tā vedina uz tādām pārdomām par to, kas bijis un kā bijis, un tā arī manā dzīvē, un es neesmu izņēmums šim. Es pat īsti neatceros. Varbūt, ka ne katru gadu es esmu tā aizdomājusies pēc viss, ka man pirms dzimšanas dienām arī tā notiek, un es esmu dzirdējis, ka citiem arī cilvēkiem tā ir, ka pirms dzimšanas dienām tāds pārdomu laiks ir, bet jā, un šī bija viena tāda pārdoma. Šodienas ieraksts būs īsāks nekā visi citi iepriekšējie bijuši, jo es vēlos jūs neapgrūtināt. Es pat neapgrūtināt, bet neaizņemt pārāk daudz jūsu laika, jo es zinu, ka jums ir dažādas svinības un svinēšanas un gribētu būt ar ģimeni kopā. Es esmu izvilkusi 3 kārtiņas, eņģeļu kārtiņas, ļoti senas kārtiņas. Šis kāršu komplekts, es neatceros, vai es jums kādreiz esmu stāstījis vai nē. Viens cits kāršu komplekts ir tas eņģeļu kāršu komplekts, ar kuru es pirmo iegādājos, kas bija jau pirms kādiem, es pat nezinu, man liekas, 13 vai 14 gadiem. Pirmo reizi, kad es uz Ameriku braucu, es dzīvoju Floridā, es pat vēl atceros, kurā vietā tas bija un kā tas viss notika. Bet šis ir kāršu komplekts, kuru es saņēmu pirms gadiem 8 vai tad, kad es gāju uz Dorian Virtue eņģeļu terapeita kursiem. Katram mums tika iedots pašu kursu, tie kursi bija 4 dienu garumā, un pirms pašā sākumā, pašā pirmajā rītā, kad mēs devāmies tur, mums bija visiem jāpiereģistrējas, un katram tika iedots kāršu komplekts, un bija dažādi, visi viņas kāršu komplekti bija tie, no kuriem tie, kurus mums bija iespēja dabūt, bet katram tika kaut kā iedots tādā maisiņā, pat nezināja, kurš komplekts tur ir iekšā tajā maisiņā, un tur mums vēl kaut kas tur bija, es pat neatceros kas, bet man gadījās šis kāršu komplekts tajā nodarbības sākumā, un tā, es esmu pie viņa nonākusi, un šis, man liekas, ir otrais White kāršu komplekts, ko viņi vispār radīja, tā kā viņam ir tāda sena vēsture, un šis mākslinieks, kurš radīja zīmējums, lielu daļu zīmējums šim kāršu komplektam, tas, kurš radīja šo, kas ir uz vāka, viņš dzīvo Laguna Beach un Kalifornijā, un es ielikšu linku, es mēģināšu atrast linku un ielikšu linku te apakšā. Es varu paskatīties cits viņa zīmējums, viņam ļoti tādi skaisti, tādi mistiski mākslas darbi ir, un viņam bija mājaslapa, viņa tika kaut kas darīts, viņš pie viņas darbojās tur kādu laiku, un nevarēja redzēt, bet man liekas, ka ir atkal atpakaļ viņa redzama, un tā, vienkārši intereses pēc, ja jums rodas interesi paskatīties kādreiz tā. Okay.
pavērot. Lūk, jā, tātad tāda vēsture šīm kāršu komplektiņam ir. 3 kārtiņas esmu izvilkusi, un pirms es pastāstu, kas ir kārtiņās, es gribēju vienkārši mazliet parunāt par šo, kā nu viņu sauc, latviski, jaunā gada apņemšanās vai jaunā gada plāni vai kā, pie mums tas tā ļoti populāri, tad tiek runāts par to, ka, nu, jaunais gads nāk, tad jaunā gadā visi sastāda kaut kādu plānu, ko darīt, ko gribētos izdarīt un kā to darīt, un mana pārliecība ir tāda, ka nevajag jau jauno gadu gaidīt, lai kaut ko uzsāktu, bet tomēr tā ideja pati kā tāda, kaut kā mainīšanai, ir tāda laba. Parasti jau kā Eņģeļa vienmēr saka un mudina mūs darīt kaut ko lietas labā, lai mēs justos labāk, lai mums dzīve būtu labāk, un kā es iepriekš ierakstā teicu, lai mēs justos tad pārliecināti par sevi un pieņemtu sevi, kādi mēs esam, tādi, nu, un to savu iekšējo spēku izpaustu darbībās, un tas viss būtu tā viss sinkronizēti un viss tādā vienā ne līmenī, bet, nu, viss tā savienotos kopā, tā tas, ko mēs domājam, daram, kam ticam, mūsu darbības, rīcības. Un tas var notikt jebkurā gada laikā. Bet, ja jūs vēlaties to darīt, un ja jums ir šī iedvesma darīt to tieši, nu, sākoties jaunajam gadam. Viena tāda, man liekas, ka svarīgi to darīt ir tā, ka, nu, ka mēs to daram tā kā pēc mazliet tā kā rotaļ, nu, ka mēs neuztveram to tik šausmīgi pārāk tā šausmīgi, kas par vārdu, nopietni to visu, nu, tā vienkārši ienesam kaut kādu gaišumu un kaut ko tādu jauku un humoru arī tajos savos jaunā gada plānos vai kaut kā plānos. Tas nebūtu jaunā gada plāns, bet, nu, kaut ko tādu interesantu padarīt, padarīt to visu kaut kā tā interesantāk, un tad es domāju, kā to darīt arī priekš sevis to, un tad es redzēju pēkšņi to aploksni sev priekšā, un tas arī, un tad es domāju, kā būtu, ja mēs uzrakstītu tos savus plānus vai idejas, un kā jau es teicu, tam nebūtu nav jābūt, tāpēc, ka ir jaunais gads, un jaunais gads sāks, bet jebkurā laikā, kad mēs rakstam šos plānus vai plānojam kaut ko, vai gribam kaut ko mainīt savā dzīvē, kā būtu, ja mēs to uzrakstītu uz kādas lapiņas un ieliktu aploksnē un aizlīmētu aploksni. Un pēc tam, pēc gada vai pēc, ja mēs to sākam jaunajā gadā, vai, piemēram, ja mēs nosakam kaut kādu konkrētu laiku, varbūt pusgadu, varbūt pēc 10 gadiem, bet ka mēs glabājam šos savus sapņus, pārmaiņas, kam mēs gribam veikt, vai tos idejas, mēs glabājam šajā aploksnē, pēc tam mēs atveram, redzēs, kas, nu, tad mēs varam apskatīties, kas tad ir, ko mēs esam piepildījuši no tā visa, un ko mēs neesam piepildījuši. Tas vienkārši tā dod tādu, nezinu, tādu rotaļīgumu tai visā, vai, piemēram, sarunāt ar kādu draugu vai draugiem vai ģimeni, darīt to kopā, tas arī kādreiz var būt tā ļoti interesanti. Un vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt par pārmaiņu ieviešanu dzīvē, ka gan jau, ka jums katram ir bijis dzīvē kādreiz, kādā brīdī, kādā laikā, tas, ka dzīve sagriezusies tik ļoti kājām gaisām, bet pat nav īsti zināms, kā tas notikās, bet, nu, tie notikumi apkārt ārējie notikumi mūsu dzīvē, lielāki vai mazāki, bet spiež mūs
veikt pārmaiņas. Un parasti vislielākās un vislabākās un tādas, milzīgākās pārmaiņas visvieglāk ir veikt tad, ja mēs tiekam izmesti no tās ikdienas, ja mums viss kaut kā tā mainās tādā lielā mērā, varbūt mēs pārceļamies uz dzīvi kaut kur citur, un tās ir liels pārmaiņas, vai mēs mainām darbu, vai iepazīstamies ar kādu cilvēku, kura dzīve varbūt ir pilnīgi savādāk, vai uztver savādāk, un jo vairāk mēs ar šo cilvēku kontaktējamies, jo mēs mainamies, bet, parasti ir tā, ka kaut kas tāds notiek, kas izsit mūs no tām ikdienišķajām sliedēm. Un tas palīdz mums ienest tās pārmaiņas tā vieglāk kaut kā, bet tepat laikā tas var būt arī ļoti tā smagi, jo tās var, daudzos gadījumos tās ir tās situācijas, ka mums liekas, ka mēs esam, riktīgi nospiesti pie zemes un nezinām īsti, kā piecelties atpakaļ un kā atkal sākt staigāt un kā uzbūvēt kaut ko jaunu no pašiem pamatiem. Bet, ko darīt tajā gadījumā, ja mums nav šīs ārējās spiediena mainīt kaut ko, bet ja mēs mums iekšēji ir tā sajūta, ka mēs gribam kaut ko mainīt, bet pavisam loģiski, tīri tas tā kaut kā tā dabīgi, tā notiek kaut kā tā, ja mums ārēji nekas nemainās, vai mēs neizmainam neko ārēji, tad un ja mums ir tā comfortable, ja mums, varbūt nav super lieliski, bet, ir tā comfortable, tā dzīve vai kāda konkrēta situācija, tad ir daudz grūtāk piespiest sevi vai, gribēt kaut ko, ne tikai gribēt mainīt, bet gribēt un arī darīt un uzsākt kaut ko mainīt. Tad vairāk spēka, kaut kā vairāk enerģijas nākas ielikt tajā, lai kaut ko izmainīt. Jo, ja mums ir comfortable, tad pavisam viegli ir, nekas jau pārāk traks nenotiks, ja es nedarīšu kaut ko, ko es gribēju darīt šodien, jo tik un tā jau ir ok. Un tad es domāju, ka viens no šī vai jaunā gada tiem plāniem, sapņiem, ko mēs gribam pildīt, vai jebkurā gadījumā, kad jūs izdomājat, jebkurā laikā, kad jūs izdomājat, vai mēs izdomājam, ka mēs gribam mainīt kaut ko dzīvē. Ka nepietiek tikai ar to, ka mēs domājam, ko mēs gribētu izmainīt te dzīvē, bet domāt arī pie tā, ko mēs varētu darīt tīri reāli, kaut ko tādu, kas varbūt nav kaut kas galīgi drastisks, bet kaut kas tāds, ko mēs varam iepīt un ievīt tā ikdienas dzīvē varbūt, bet, ka mēs darām kaut ko tādu, kas ir katru dienu, ka mēs darām kaut ko tādu savādāku un jaunu, lai sev palīdzētu, šīs pārmaiņas veikt. Kas ir tas solis, ko mēs varētu veikt tajā, lai izmainītu to savu situāciju, jo, ja mēs tikai domājam par kaut ko un vēlamies kaut ko, bet mēs nemainam neko tajā rīcībā, un paliekam tajā komforta zonā, tad tas pārmaiņas arī nenotiks, kā tai teicienā ir. Ja mēs, muļķīgi būtu, kaut kā tāds teiciens bija, ka muļķīgi būtu gaidīt citus savādākus rezultātus, turpinot darīt to, ko mēs jau esam darījuši. Ja mēs gribam kaut ko izmainīt, ja mēs gribam redzēt izmaiņas savā dzīvē, tad mums ir jāizmaina arī kaut kas savā rīcībā. Un atrast kaut ko tādu, vai pievērst uzmanību tam, vai piedomāt pie tā, kas tad ir būs tas motivējošais faktors mums to pārmaiņu veikšanā. Cik bieži, kad man ir nācies arī
dzirdēt no cilvēkiem, kas nāk uz eņģeļu konsultācijām pie manis, kad viņi man saka, ka viņiem jau ir bijusi sajūta un jau redzējuši it kā, kad, viss iet uz leju, bet, kaut kā nav uzdrošinājušies veikt šīs pārmaiņas, un tad, bum, kaut kas no ārpuses ir nācis un piespiedz viņiem likt šīs pārmaiņas, bet kā būtu, ja mēs veiktu šīs pārmaiņas paši, ja mēs atrastu un atrodam kaut ko tādu, kas motivē mūs, un varbūt mēs ar pirmo reizi neatrodam kaut ko tādu, kas motivē mūs, un varbūt otrais mēģinājums vai trešais mēģinājums. Pirmsim, esmu sākusi iet uz sporta zāli, un es atradu tādus aparātus, ko sauc Powerplate, un tie ir tādus, kuriem tu veic tādas vingrojumus, bet viņi nestāstīja, man neskapēc liekas, ka es esmu stāstījis, jo šo, ka viņš vibrē tā mašīna, un es no sākuma ritīgi, es gāju, un es likās, ok, cool, bet, tad vien rīt neaizgāju, otru rīt neaizgāju, un tad trešajā rīt atkal aizgāju, un tā. Un tad pirms kaut kādas, pirms dažām dienām pagājušajā nedēļā kaut kad, es atklāju, es nošvikoju, noskatījos, ko tad kāds cits, kas tur ir, kādas vingrojumus viņi tur veic. Kādreiz jau ir tā, ka es tikai vienu pat esmu tajā zālē tur, un kādreiz tā, ka ir vairāk cilvēki. Un es nostījos vienu vingrojumu un sāku pildīt to, un ritīgi bija tāda sajūta, tāda riktīgi laba sajūta, ka jā, šitas ir vingrojums, ko man riktīgi, kas manam ķermenim patīk, ko viņam patīk veikt, un es atnācu mājās, un es vēl projām jūtu to efektu no šī vingrinājuma, un viss, un tas bija tas faktors man, ka es tagad katru dienu eju, un ar to pietika, ar to sajūtu, un tas tagad ir man tā motivācija. Un ko es ar to gribu teikt, tas vienkārši tāds piemērs tam, kad, varbūt, ka pirmo reizi mums neizdodas to motivāciju atrast pašiem. Tiešām ir tā, kad kaut kā tā mūsu sabiedrība visā pasaulē tā ir, kad, liekas, ir tā orientēta uz to, ka tas ārējais, kā jau es teicu, ir tāds labāks motivators nekā tas, kas mūsos iekšā ir, vai vieglāk mums ir tikt motivētiem dēļ kaut kā ārēji, bet, gribu ierosināt jūs visas uz tā iekšējās motivācijas atrašanu, kaut kādām pārmaiņām, tai rīcībai, rīcības izmaiņai, rīcības pārmaiņai. Ok, tas arī viss par pārmaiņām. Tagad kārtiņas. Lūk. Man liekas, tāds ļoti lielisks kārtiņas tieši šim vecgada vakaram, jaungada sākumam. Pirmā kārtiņa bija šī, un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, tas, ko tu vēlies, piepildīsies pavisam tuvā nākotnē. Esi patītīga, turpini ticēt, uzticēties tiem spēkiem, kas ir lielāki nekā mēs, mūsu fiziskais ķermenis, un uzticēties eņģeļiem, un ļauj visam tā ritēt un notikt tajā savā laikā, nemēģini spiest ar varu tā notikšanu ātrāk nekā tas kas tad ir tas vēlamais rezultāts. Nespied ar varu to rezultātu. Nemēģini ar varu nonākt pie šī rezultāta. Otrā kārtiņa. Pavadi laiku vienatnē, dabā, meditējot par saviem sapņiem, par savām vēlmēm, par saviem plāniem, vaicā eņģeļiem pēc palīdzības, lai palīdz
šos sapņus piepildīt, šos mērķus piepildīt, un arī, lai vaicā eņģeliem pēc palīdzības, vaicā viņiem, lai viņi parāda un palīdz saredzēt to, kā tad šos sapņus piepildīt, kādu rīcību veikt, ko darīt, kā rīkoties. Un trešā kārtiņa. Ar šo kārtiņu eņģeļi saka, tavs darbs, tev ir spējas, talants strādāt ar bērniem. Un tavs, un ir svarīgi šajā laikā pievērst tam uzmanību un apzināties to un rast tādus jaunus veidus, kā kontaktēties ar bērniem. Un tas, ko man tāda sajūta, ka šī kārtiņa, ar šo kārtiņu arī, kas tiek teikts, ir, ka, ja mēs ļaujam bērniem būt tiem, kas viņi ir, un ja mēs ieklausāmies viņos, un ja mēs viņiem ļaujam izteikt domas par visu ko, par dzīvi, par dažādām situācijām, un nevis spiežot vai nevis kaut kā ietekmējot viņus, ko tad, lai viņi saka, bet tiešām sadzirdēt, ko viņi domā. Mēs varam ļoti daudz ko mācīties no bērniem, ļoti daudz, ko mēs varam mācīties, bet tas ir tādā gadījumā, ja mēs tiešām ļaujam viņiem būt tiem, kas viņi ir, ja viņi vēl nav nonākuši līdz tam, ka, kāds ir viņiem piespiedis teikt kaut ko, vai arī, iemācījis kaut ko teikt. Tiklīdz sāk bērniem spiesti tie viedokļi, vai visu laiku, tiek likts viņiem domāt kaut kādā noteiktā veidā, vai runāt, vai rīkoties, vai uzvesties kaut kādā veidā, tad pamazām sāks dust tā personība, tā individualitāte un tā saikne, kas viņiem ir ar to visumu, ar eņģeļiem, ar citām garīgām būtnēm. Un svarīgi ir ļaut viņiem, pat ja mēs satiekam, pat ja tie nav mūsu bērni vai mazbērni vai kāds bērni ģimenē, kādu citu bērnu, mēs varbūt redzam tikai vienu reizi viņus satiekam, vai par retam, vai kā tas būtu, bet mēs kaut kādā veidā varam sazināties, sakontaktēties ar viņiem, izvest sarunu tādā, patiesā līmenī, tādā, kā viņi jūt. Un viņi jutīs. Tieši tāpat, kā mēs jūtam, vai ne, kad kāds nesaka patiesību, vai kad kaut kas šeit nav kārtībā, ka tas ir, tas, ko kāds cilvēks mums saka, ir tas ļoti uzspēlēts, vai viņi arī sajūtīs, bet ja mēs varam pievērst tam uzmanību un tā ļaut viņiem teikt savas domas, mēs varam ļoti daudz ko mācīties no viņiem. Lūk, un tad šīs par sapņu piepildīšanos un pavadīšanu laiku vienatnē, liekas tā riktīgi, tieši saistīts ar to pārdomāšanu un jaunu ideju plānu vai, veco ideju paskatīšanās, kur mēs esam, un kāds sapnis mums ir bijis, ko mēs jau esam uzsākuši darīt lietas labā, lai to piepildītu, vai varbūt neesam neko uzsākuši, un pat ir laiks uzsākt, bet vēl vienatnē un klusumā ir tas laiks, kad mēs tiešām varam sadzirdēt skaļumā un trokšņos, parasti tikai skaļumu un troksni var sadzirdēt, bet ja mēs esam klusumā, mēs tiešām varam sajust to savu patieso būtību, to savu augstāko es, to savu vietu šajā pasaulē, un tad no turienes sadzirdēt
atbildes uz mūsu jautājumiem, uz situācijām. Un tad uzticieties tam, kad mums kaut kāda ideja ienāk prātā, un mums arī ienāk, mēs sadzirdam, ko darīt, tad darīt to un uzticēties, kā šī kārtiņa saka, ka tas piepildīsies. Lūk, tas arī bija viss, un tas ir viss šajā reizē, un tā, es domāju, būs īsāks ieraksts, un tā parasti arī nenotiek. Bet ir ok. Ok, jā. Cheers, priekā. Jauka jums šo jauno gadu, un jā, tas ir šampanītis. Un ledus gabaliņi izkusa, kamēr es ilgi un dikti runāju, bet jauka jums šo vecgada vakaru un jaunā gada dienu un jauno gadu, un tiekamies atkal jaunajā gadā. Atā jums visiem! Cheers!